Šodien mēs mācīsimies gramatiku par to, kā lietot much, many, a lot, arī few, little, a few, a little. Tātad, kā pastāstīt par to, kas ir maz vai daudz, vai par daudz, vai par maz, un tā tālāk. Tātad, angļu valodā mēs lietojam dažādus vārdus, lai apzīmētu daudz. Latviešu valodā mums ar daudz pilnīgi pietiek. Angļiem nepietiek. Angļiem vajag vairāk. Viņiem ir smalka tā gramatika. Tātad, angļi pirmkārt, kas jums jāzina? Angļi iedala lietvārdus saskaitāmajos un nesaskaitāmajos. Tātad, saskaitāmie ir tie, ko mēs varam saskaitīt, cik kā jūs saprotat. Tad tur var būt āboli, draugi, var saskaitīt, jā, krēslus, jā, kaut kādus dzīvniekus, jā, var saskaitīt. Nesaskaitāmie ir tie, kas ir vai nu šķidrā veidā, jā, mēs nesakām tur viens ūdens, divi ūdeņi, jā, viens piens, divi pieni. Var arī būt arī ļoti smalki kaut kādā tādā beramā veidā, kaut kas tur rīsi, kas vēl tur varētu būt cukurs, jā. Tādus mēs neskaitām, jā, pa vienam. Mēs parasti tomēr kaut kā uz gramatūru mēs viņus, vai arī kaut kādi iepakojumi, jā, ir, ko mēs pērkam. Tāpat arī, piemēram, maizi nevar saskaitīt. Maize ir, tur ir klaipos viņa būt, jā. Un tā tālāk, jā. Tie mums ir nesaskaitāmie. Un ievērojiet, naudu arī, kā vārds, lietvārds nauda, arī ir nesaskaitāmais. Tāpēc, ka mēs neskaitām viena naudiņa, divas naudiņas, kā mazi bērni bērnu dārzā. Mēs skaitām tur eiro, dolārus un tā tālāk, centus, bet mēs neskaitām naudiņu, jā. Tāpēc nauda kā tāda ir nesaskaitāmais. Tāpēc mēs sakam, how much money? Do you have much money? Ja? Tātad, much ir daudz, ko lieto pie nesaskaitāmajiem. Kamēr many tiek lietots ar saskaitāmajiem. Pie saskaitāmajiem lietvārdiem, ja? Lots of, vai arī a lot of, to var lietot pie abiem diviem. Tātad, ja jūs kaut kad piemirstat, kā jūs, vai vajadzētu many vai much, jā, jūs varat lietot bieži vien a lot of vai lots of. Jā. Lots of ir tāds, nu, krietni vien gan, nu, tādā draudzīgās sarunās var lietot. Jā, tas ir neformāls. Tas ir viens un tas pats īstenībā, bet a lot of tas kā ir vairāk pieņemamāks. Var lietot visādās situācijās. Ja? Tātad, a lot of money, a lot of friends. Ja? Gan pie nesaskaitāmā, gan pie saskaitāmā. Vienīgais, kur to much nevar, ja, lietot, ja? Mēs nesakam I have much money. Ja? Mēs varam teikt I have a lot of money vai I have lots of money. Bet mēs nevaram teikt, I have much money, tādā stāstījuma teikumā vienkārši, jā. Bet, ja mēs sakam noliegumu, ka man nav daudz naudas, tur mēs much varam lietot, jā. I don't have much money, jā. I don't have a lot of money, arī var tā teikt. Un jautājumos, do you have much money, vai tev ir daudz naudas? Do you have a lot of money, vai tev ir daudz naudas? Tas ir viens un tas pats. Jā, kamēr medī var lietot visos gadījumos, jā. Jā, I have many friends, kaut gan tas tā retāk to lieto, bet vispār ir lietojams. Jā, I don't have many friends, do you have many friends, jā. To var lietot visos gadījumos. Tālāk, tieši tāpat kā daudz ir tātad divi varianti, tāpat arī ir vārdiņš maz. Vārdiņi maz vai nedaudz
Tā tad ir divi gabali. Ja? Few and little. Few mēs lietojam pie saskaitāmajiem. To, ko varam saskaitīt. Ja? Kā mums bija tur draugi. Ja? Olas var saskaitīt, kaut kādus tur riekstus palielākus. Ja? Un grāmatas var saskaitīt un ābolus. Ja? Tātad pie tiem mēs teiksim, ja ir maz, tad mēs teiksim, ka ir few. Bet ja mēs gribam pateikt pozitīvā, ka ir mazliet, jā, nedaudz, jā, daži, vai arī daži varētu teikt, tādā pozitīvā nozīmē, tad mēs sakam a few. Tātad ir liela atšķirība, vai tu teiksi, ka I have few friends, jā, tas nozīmē, ka tu esi bēdīgs, ka tev ir maz draugu. Tu gribētu vairāk, bet tev nav. Jā. Bet ja tu saki, I have a few friends, man ir nedaudz draugu, man ir daži draugi. Jā. Tas ir pozitīvi, ka ir labi, ka tev ir tie draugi, jā, un ka varbūt, ka tev pat vairāk nemaz nevajag. Jā. Little savukārt tiek lietots pie nesaskaitāmajiem, jā, kā mēs tur nevaram tur tēju un kafiju, pienu, jā, saskaitīt, mēs varam tasītas saskaitīt, jā, bet ne pašu dzērienu. Un vēl visādi, jā, siers un vēl vis kaut kas tāds, jā, milti un vēl kaut kas, jā, to visu nevar saskaitīt tā īsti. Un tad tie nesaskaitāmie. Un tāpēc mēs, kad sakam maz, ka ir kaut kas maz, mēs sakam little, bet ja ir nedaudz, un tas ir pozitīvi, ja, ka mums drusku ir, tad mēs sakam a little. Ja? Un tā tad, kad mēs lietosim much vai many pie saskaitāmām lietām? Pie saskaitāmām lietām mēs lietosim many. Bet pie nesaskaitāmām lietām mēs lietosim much. Ko mēs lietosim pie saskaitāmām lietām? Few vai little? Pie saskaitāmām lietām mēs lietosim few. Un pie nesaskaitāmām lietām mēs lietosim little.